čau atkal sēžam visi, gaidam jūs, kad jūs visi nāksiet. Ko tad šodien tāda forša dieniņa, protams, neskatoties to, ka mazliet lietus, bet tā kā mēs nakti esam visi pārdzīvojuši, ja, to šausmīgo vētru, un kad es gāju no mājas, skatos pie Dēls teātra, tur koki nolūzuši un visi. Un es tagad sēžu domāju, ka, varbūt citiem ir kaut kāda problēma, tagad atbraukt tur, kur ceļš ir noboķēts un viņš netiek uz tirdziņu, ja, koks pāri ceļam, bet, mēs tagad te sēžam un, protams, esam optimisti, protams, visus šo šodienu. Un ko pateikt, daudz ir tirgotājs, uz to, kad es jau domāju, kad laikam es arī aiziešu un tirdziņš nedarbosies, bet mums ir paveicies, ka mēs esam tomēr nojumītēm un tirgotāji savaduši lietas, daudz interesantas lietas. Un es arī tā sēžu, tagad domāju, kaut mums tagad būtu forša diena. Gaidām visus, kas grib atnākt līdz 3, mēs būsim šeit. Un, protams, ir cilvēki nāk un meklē. Un pēc interesanti, es jau, ka bija no rīta, kamēr mēs jau krāmējamies, jau bija pirmie metnieki, kas atnāk un kaut ko nopērk un atrod sev. Zini, kā saka, kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Tā kā es arī šodien sēžu šeit ar savām skaistajām lietiņām, man stikla ledus spainītis. Šodien atnes ārpēc bija tik smaga tā soma, un tomēr nākošais jāņem soma ar riteņiem paklausīt. Es gāju, es domāju ārpēc. Ir kā nav tālu, bet, tā kā mēs jau vakar krāmējām, un paldies Dievam, kamēr es nesu, man nekas nesaplīsa. Viss bija sapakots, zini, kas bija burbuļplēvē, kas bija arī iepakots kaut kā vienkārši papīrā, bet, mēs normāli gājām. Tad mēs te tagad saviem stikla brīnumiem skaistajiem roku darbs. Zviedru, pasties. To jau vakar rādīja, bet šeit izskatās savādāk. Šeit ir liela gaisma, no augšas lampas spīd, un mums ir gaismojums, un mēs varam redzēt, kā izskatās, ja. Ja, skaisti un spīdīgi. Kas man tur vēl ir ar jopaidīgi. Jā, mēs te sēžam. Man ir skaistais. Visi nāk klāt un skatās, un visi domā, ka tas ir Lalika. Iedomājies, viņš tā arī izskatās. Bet tas ir Zviedru arī meistara darbs. Tas ir stipri līdzīgs Lalika. Tāds pienains stikls, bet gribētos, lai tas būtu Lalika, protams, tad viņš te nebūtu, ja tas būtu Lalika noteikti. Tā, tūdiņglīti. Tad tirdziņš jau ir tikko sācies, tagad ir 9:30, ja, tirdziņš sākās no rīta 9, kā jūs ziniet, būs līdz 3, bet mēs te, cilvēki lēnām nāk, nav tā kā. Es jau gāju, es arī domāju, ka varētu būt pa tukšu, bet nē, šitos cilvēkus, kas grib pārdot un kas grib pirkt riktīgus medniekus, zini, nekas nebaida. Mums ir tā, galvenais, lai mums ir jumts virs galvas. Mēs atnāksim arī, ja būs viesuļvētra noteikti. Mēs arī tādi, nebaida, zin kā, no lāču bīties mežā neiet, tas ir tas pats. Jā, tagad es sēdēšu pie saviem trauciņiem, skatieties, tā mēs te sēžam, varbūt paskaties, kā šodien izskatās pilnīgi savādāk, ja? Vakar, kad es rādīju, ja, kā izskatījās, dzīvoklī savādāk, bet šeit, kur ir vairāk gaisma, kur ir prezentācija, ja, tur ir uzreiz savādāk. Viņa tāda vēl perlamutrīga, ja, ļoti skaisti, dievīgi, pilnīgi forša. Vakar taču visu pārmazgāju, jūs ziniet, es tagad sēžu skatos, ka cilvēki, kas kaut ko atveduši, viņiem ir, viņi tīra kaut ko kādam vispār, visus putekļus, tā kā riktīgs jau 100-gadīgs produkts. Citi baigi tur neiesprīgs, ja? Es paņēmu, tomēr samazgāju, tomēr skaistāk izskatās. Tad no šitās uzreiz, ja tu nopērc, tu uzreiz vari dzert. Tā kā viss garantē, 100% garantija. Ko tad?
parādīšu tās tie, kas nav redzējuši, varbūt tās art deco, kāds art deco paskaties, jā. Tāds burvīgs šķīvītis, burvīgs, īsta espresso art deco. Tagad jau tas viss ir modē, šis ir kolekcijas, protams, cilvēki medījās pēc viņām. Un cilvēks nezin, ka es te sēžu un ar savām skaistajiem art deco traukiem. Bavārija. Tas te nosaukums. Tā kā vēl ir zelta krāsā arī, protams, kā tu saproti. Zelta. Es jau tur saliku bildes, redzēju, ja? Tiku zelta arī silka. Mazajā espresso. Es šodien, starp citu, vēl neesmu kafiju ieraugusi, paskaties. Tāds duo. Principā man viņas ir 4, jā, 2 zelta, 2 Bordeaux. Bordeaux šogad ir sezonas krāsa, kā tu zini, bet, protams, var nopirkt pa vienai, bet, foršāk jau, tā ir ļoti forša dāvana. Jebkurā gadījumā tā ir dāvana, kolēģiem dāvana. Dāvana pašai sev, lai tu nedzertu no kartona, no tās plasmasas krūzes vai no kartona. Šitās glāzītes, no papīra glāzītes espresso, galīgi nekur nedara. Lūdzu, skaista espresso tavai mājai vai draudzenei uzdāvini, lai viņa dzīvo veselīgi un bagāti. Pabagātam, paskaties. Art deco, visi, kas meklē art deco, es esmu tas cilvēks, kas pati, es krāju art deco, jūs zināt. Tāpēc man arī ir. Un tad, kad pienāk laiks, kas saka, brīžiem ir tā, ka gribās no tās kolekcijas atbrīvoties, tad, kad tu tīri to māju, tad tev arī ir iespēja atdot savus brīnumus cilvēkiem, kuriem tiešām tas ir vajadzīgs. Kā mēs tas zinām, paši mums ir mūziķka, jā, mums ir DJs, kas saka, varbūt redzējies uztaisīt. Neskatoties uz laika apstākļiem, lietu taču tā smidzina tikai, nav nekas tā, lai tu neietu ārā. Es zinu, cilvēki svētdienās, jebkurā laikā, jebkuros laika apstākļos, piemēram, ārzemēs cilvēks tas nebaida gan Anglijā, gan Norvēģijā, gan Zviedrijā. Es tev pateikšu, cilvēki nebaidās no tā lietus. Viņi iet, staigā, viņi iet skapuškā, viņi brauc un iet uz staigās un paskrien un haiko kalnos. Kā viņiem tas nav nekāds, kas saka, gumijnieku skājās, waterproof džaketi, un tu vari iet mierīgi lietainā laikā. Kā augusts, šodien 23. augusts, starp citu, šodien ir pēdējā diena augusta, pēdējais, redzīt, lauvas, šodien tā ir jūsu pēdējā diena, 23. augusts, kad beidzās lauvas zvaigznājs un sākās jaunavas zvaigznājs. Tad manējais, tā kā šitas viss mēnesis būs manējais, proti, var kāda lauva atnāk nopirkt sev krūzi, nopērts krūzi pa piecīti sev, paskaties, un iedzersies šitas riktīgai tējai. Es nezinu, varbūt tur šampaniecināšu tā arī dzer. Re, kur ir viss par lauvu. Forši dāvana lauvai pēdējā dienā. Varbūt kādam tavam bračkam vai māsai ir dzimene, tad viņai uzdāvina krūzīti. Krūze ir laba dāvana, jebkurā gadījumā. Tā, tieši lauvā. Lauvas atsaucieties. Lūk tā. Pagaidām tas ir arī viss. Kā nāk cilvēki, skatās visu. Ko vēl, laikam jāieraksta mums kaut kādi komentāri, lai mums tur jautrāk TikTokā tā kā ko cilvēki te tagad skatās. Jau cilvēki tie, kas bija no rīta, viņi jau iet pa otro rīķi jau. Atkal viņš kaut ko atrod un atkal nopērt. Tā kā, es ar citu atrasties tādā vintage tirdziņā ir ļoti forši. Tu vari būt visu dienu. Tā ir tā kā izklaide. Tur tā liekas, ka tu atnāc no rīta, tu redzi vienu lietu,
nu, tad tas nopirks tā kā maizes veiklā, nopirkt maizēs, kā nekas jauns. Bet vintage tirdziņā viss uzrodās visu laiku kaut kas jauns. Tu nāc, un tu skaties, un tu redzi kaut kādas lietas, un tu ej atkārt. Un tāpēc, ka cilvēki, kas kaut ko tirgo, viņi visu laiku kaut ko krāmē ārā. Un visu laiku kaut kas notiek. Viņš kaut ko pārdod, viņš kaut ko atkal ieliek. Tāpēc, ka galds, platība cilvēkiem, cik katram ir, kam ir metrs, kam ir 2, kam ir 4, kas paņem vienkārši vienu stūri, ja? Bet, ir vērts tirdziņā aizturēties ilgāk, pastaigāt vismaz dienu rīti, tāpēc, ka tu uzreiz, piemēram, tu neko neredzi. Tu atnāc, to, pēc kāda laika tu atkal aizēji, un tu tam brīdī, kā es to te nepamanīju? Ir ceļš tad, kad tu esi tirdziņā un kaut ko pats filmē, un pēc tam tu atnāc man skaties, bet kur tirdziņā es taču filmē, kā es to neredzēju, kāpēc nepaņēmu. Tā kā nāciet uz tirdziņu, būs iespējams paskatīties visādas skaistas. Ir piedāvājums, ļoti labs piedāvājums. Es teiksim, tā kā profesionāli, es varu uzreiz pateikt tiešām, ka te ir labas kvalitatīvas lietas, labi pārdevēji, tiešām labas, manā skatījumā. Mans kritiskais skatījums uz tirdziņam dodu ļoti labu atzīmi. Labi, ko tad? Iesakojiet, rakstiet komentārus, nāciet uz tirdziņu šodien līdz 3:00, lai vējš un lietus mājās nesēdiet, iet ārā un atnāciet, un te mums ir man te kaimiņiene forša, arī viņai skaistas lietas, un pretī tirgo, un te ir viss tas, ko tu gribi, neslīko. Tiksimies! Pasaki, ka tu redzēji, ka tu no TikToka mani zini, atnāc, iedošu atlaidīti, ja gribi kaut ko nopirkt no manis. Čau! Redzēsimies vēlāk!